braucam pa Poliju. Braucam jau kādus kilometrus 40, vēl neesam redzējuši nevienu elektrouzlādi. Tas mūs dara nedaudz bažīgus, bet mēs zinām, ka pēc 100 kilometriem būs. Tā vismaz runā. Tā runā, tā Google runā, bet aizbrauksim, tad redzēsim. Tā mēs nobraukuši kāds 150 kilometrus gandrīz. Un šeit nav, kur auto uzlādēt. Mums vēl bišķi palikusi baterija kādiem 78 kilometriem. Te kaut kur jābūt, esot pazemes auto stāvvietā. Greenway, bet norādes nekādas. Polijā cilvēki nebrauc ar elektroauto. Es te nevienu neredzu. Kur mēs atbraucām? Joki mazi. Veikali visapkārt, pilsēta liela. Un neviena elektroauto uzlāde nav. Viena te rādās kaut kur, cerams, ka viņi tur būs. Tā, aparāts vismaz ir. Spraudīs iekš, tev redzēs, kas te būs. Āda mučkuļi. Kur viņš bija? Pirmajā. Jā. Tā, iesprauduši esam. Vāda mučkuļi baigie. Atsakot, mēs ar kādu brīdi pacīnīsimies. Varbūt izdosies pielaist. Jā. Nāksies mums Polijā drusciņi uzkavēties laikam, jo mēs auto pieslēgt šeit uzlādēt nevaram. Viņš neņem mūs pretī. Mēs jau te kāds pusstundu čakarējamies un mums nekas te neizdodās. Arī elektrības skapī parasto elektrību nevar dabūt. Izrādās, ka Polijā ar elektroauto neviens nebrauc. Kāpēc Letiņi iedomājas, ka brauc? Es nezinu, kāpēc mēs iedomājas, ka Polija ir Eiropā. Es nezinu, ko darīt. Mēs kaut ko brauks meklēt, kur var piespraust parasto štepseli. Nav varianti. Tā, uzlādes murgs turpinās. Braucam pa benzīna tankiem, lūdzamies, vai nevar kaut kur piespraust štepselīti. Diemžēl pagaidām bezcerīgi. Nekad nebrauciet uz Poliju ar elektroauto. Polijā nav vārds elektroauto. Viņi vispār brīnās, ko mēs te darām. Te uz ielām mēs arī viņus neredzam. Nav arī kur pieslēgt parasto štepseli, kaut vai lēnām uzlādēt 16 stundās, bet vismaz varētu tikt mājās, vismaz tikt līdz Lietuvai apakaļ, bet tagad mēs braucam un meklējam, kur piespraust štepseli. Cīnamies. Ir benzīna tanks, ir štepselis, bet mums neļauj štepselēt. Pasaka, boss būs dusmīgs. Tā mēs braucam no benzīna tanka uz benzīna tanku. Nezinu, ko tālāk darīt. Jāmeklē kāds privātais. Atradām vietu, kur var uzlādēt mašīnu. Sazvanījām saimnieci. Kā pa spīču, šodien nekas te nestrādā. Sazvanījām saimnieci, atbrauks mūs. Pieslēgs pie lādētāja par 40 eiro. Bet sliktākais, ka te ir zloti. Vēl nezinu, kā mēs viņam samaksāsim. Un nav arī 40 eiro, ir 50. Un tad jāmeklē viesnīca. Un tad tas murgs būs beidzies. Cerams. Ar elektroauto uz Eiropu. Sociālais pētījums. Atvadās patreiz. Tā mums ir numuriņš. Mūsu sapņu ceļojums. Ārprāts. Vairāk man nav vārdu. Tagad jāmeklē veikals un jāizdzer kāds vīns, lai var aiziet gulēt. Gara diena šodien.
izbraukājušies smuki. Sociālais pētījums ir nonācis kaut kādā punktā, kurā mēs varam uztaisīt secinājumus. Izbraucam cauri Lietuvai, ļoti priecājamies, kad par uzlādi nav jāmaksā. Tas tiešām bija šoks, bija pilnīgi skreņķis, kāpēc Latvijā visur ir tik dārgi jāmaksā par uzlādi, bet Lietuvā tas ir bezmaksas un jau sen. Un ar nākošo gadu tikai kaut kas mainīšoties. Tā kā, principā, mums tik ļoti patīk Lietuva, ka mēs Rīt brauksim apakaļ. Jo Polijā uzlādes nav. Mums reāli paveicās, ka mēs atradām kaut kādu privāto viesnīcu, kur īpašniekiem arī bija elektroauto. Viņam bija Tesla. Bet joks tāds, ka viņš šodien nestrādā. Nebija iespēja rezervēt pie viņiem numuriņu, bet viņi speciāli atbrauc un deva mums iespēju pa nakti atstāt un uzlādēt. Par ko mēs esam ļoti laimīgi. Esam priecīgi, ka mums nav jāguļ zem klājas debesis, varēsim izgulēties un rītā celties. Ar uzlādētu mašīnīt braukt mājās. Cerams, ka mašīna būs uzlādēta un rīt no rīta taisnā ceļā neatskatoties atpakaļ uz Lietuvu. Kas tu zini, varbūt mēs Lietuvā paliekam? Es šodien par to negribu domāt. Šodien ne. Jā, šodien bet labākais jau ir tas, ka esmu gatava braukt uz jebkuru pasaules malu ar savu mīļo vīriņu. Paldies tev! Un neaizmirstiet spiest like un piesakot mūsu kanālam. Varbūt mēs vēl kaut ko dūli izdarīsim. Kaut kur aizbrauksim ar elektroauto. Lomža. Šito pilsētu mēs atcerēsimies laikams visu mūžu. Bet tu te steigi garšīgs aliņš. Ha! Mēs nogaršojam tīri labs šitas ir. Tev arī garšoja aliņš? Jā. Labrīt. Ārā ir diena. 8 no rīta. Šajā viesnīcā mums brokastis nav. Tā kā mums būs jāiet meklēt, kur var kaut ko uzēst. Jauna diena, jauns iespējas. Pilnīgi cits skats uz dzīvi. Brauksim tuvāk Latvijai. Ne? Tā, nevaram izdomāt, kur šodien braukt. Uz Viļņu, uz Eiro samitu. Jāizrunā šitās problēmas ar to Polijas elektrolādēšanu. Vai nu uz Palangu, Vai uz Kauni. vai uz Kauņu. Kaut kur pastaigāties. Ko mēs var redzēt Lietuvā? Bet jāpadomā. Jāpaprast būs mātei googlēt, ko var darīt Lietuvā. Ko? Jāceļās. Vajadzētu celties, braukt, sameklēt brokas. Nē, mēs no sākuma vajag aiziet sameklēt mašīnu. Jo pa nakti mums atveda. Mums vakar meitene laipni ar Teslu atveda. Tā bija vienīgā Tesla Lomžā, Lodžā, tāpēc arī Nē, kur mēs esam? tur, kur nav uzlādes stacija. Tā bija vienīgā elektroauto visā šajā pilsētā, tāpēc viņai bija lādējamies mājās, ne bet viesnīcā. Viņai pašiem pieder viesnīca, un viņi brauc ar elektroauto un paši uz vietas arī lādē. Un mums palaimējās, ka mēs viņu atradām. Tukšs autobus brauc. Jestem elektročnī, redzi? Man skaisti. Nē, nu skaisti. Viņam elektroautobus braukā, bet uzlādes nav. Un elektroriteņi stāv. Reku akadēmija kaut kā, tad jau taču tā ir kaut kāda viesnīca. Studentu viesnīca, jā, te būs. Te var salasīt biškrēsliņas, reku, un Leknus. zirgskābens, reku, skrubītes sanāk. Te ir baigās. Pirts iespējas. Diena forši sāksies, saulīt spīd, ir baigi silts. Vispār šodien baigi karsts sola. Cik vispār grādi, nē, bet pūkstens. Tagad jau man nesaka. Pēc viņu laika ir 8. Jā. Mēs te no viņu laika brauksim projām. Brauksim uz savu laiku.
Dobre. Savējie staigā te. Maziņas vienkārši. Nu, zin kā, mēs jau te visu nakti mocījās, kamēr mašīna atrada, kur uzlādēt. Tas jau, man liekas, arī bija vakarā vārmenī. Jā. Tagad nāk no darba mājās. Ārā 25 grādi, Daiga staigā ar jaciņu vēl. Man nav neviens, kas viņu panes. Nu, un šitas ir tas bezkaunīgais benzīna tanks, kurš mūs vakar atšuj. Viņiem priekšnieks neļaus pieštepselēties ārpusē pie kontakta. Nu, droši vien jau, ka tā arī ir, ka tā nemazām cilvēki nesaprot. Bet tad mēs toties nebūtu izbraukuši ar Teslu. Jā. Mūs pabizināja ar Teslu. Un redz, ka mūsu mašīnīt stāv jau. Noteikti jau noraudājusies. Ar drebošu sirdi mēs tagad iesim skatīties. Pilno bateriju. Cerams, ka pilno bateriju. Tā, nu ko raujam ārā štepseli? Pagad. Nedos, gan jau Lai dos. es izrauju. Viņš vienkārši nedod uzreiz. Šitā viesnīciņa mūs vakar pa nakti izglāba. Žēl, ka pat nestrādāju. Jā, bet pat viesnīca bija slēgta. Nu, skatāmies, kas te notiek tagad. Nu? Man nepatīk tavs sejas izteiks. Jā, mums tagad rāda, ka mēs 300 km varēs nobraukt. Tu paskaties. Tā, es dabūšu. Var sakot, baterija ir uzlādēta. Brauksim mājās. Jā, nu diezgan skumi, ka mūsu Eirotrips griežās uz māju pusi. Mums bija tādi plāni. Mēs bijām domājuši braukt tālu uz Austriju, uz Šveici varbūt tās. Nu, Vāciju būtu ņēmuši noteikti klāt uz nedēļu. Apstājamies pie tirzniecības veikaliem. Jūs neticēsiet, ko es atradu. Auto uzlādi. Ej nost! Tas bija kaut kas. Tā, nu kā tad te tā kārtība ir? Varbūt, ka uzlādēs. Bet tā ir tikai ļoti niecīga cerība, jo instalēt. Nu, tas varētu aizņemt pāris minūtes, protams. Pēc minūtes 20 reģistrēšanās, autorizēšanās mums sāka lādēt. Yes! Un galvenais interesantākais tas, var pasakiet, kurš šeit ir A un kurš ir B. Vienkārši izdzisuši uzrakstu, un līdz ar to mēs nevaram saprast, ir 4 uzlādes. Un mēs nevaram saprast, kur ir kura. Bet ir. Bet ir, jā, jo te jau nu izlasīt īsti nevar, vai tas Ir kaut kāds A beigās. Jā, nu un šitien. Grūti. Nu, tomēr mēs uzlādēsimies Polijā. Mums bišķi lādēs, pa to mēs iesim ēst un dzert. Un... Varbūt tomēr braucam. Varbūt braucam apkārt uz Varšavu. Mums bija jānobrauc 130 km, lai mēs saprastu, ka tomēr ir vēl dažas uzlādes stacijas Polijā. Varšavā viņi ir daudz, bet pa ceļam papētīsim, kamēr ēdīsim. Ok. Nu, labi apetīti. Atnācām paēst brokastis, bet tik ilgi gaidījām, ka sanāca tomēr pusdienas. Var sakot, brokastis ar pusdienām kopā. Mašīnī tur lādējās pie loga. Un
tā, braucam tālāk. Mašīna būs bišķi palādējusies, sapirkušies, paēduši, iepazinušies ar vietējo kultūru, iepirkšanās kultūru. Un tā mēs iebraucam Lietuvā. Drusciņ jau tā šērīgi ir. Nu, pa šito mēs brauksim kaut kur citur. Mēs brauksim atkal kaut pa šito gāju. Skaidrs ir tas, kad bišķiņ jāsakārto infrastruktūru. Tad, kad būs katrā benzīntankā uzlādes stacija, katrā viesnīcā uzlādes stacija. Vai vismaz pieejama informācija. Vai arī informācija ļoti plaši pieejama un visiem vienots apmaksas tīkls, ka tu vari jebkurā valstī norēķināties ar kaut kādu vienu saprotamu metodu vai kaut vai naudas karti novelc un tu esi samaksājis par uzlādi. Kamēr tas nesakārtosies, tikmēr ar elektroauto labāk pār pa Lietuvas robežu nebrauc. Tā kā Bet uz Lietuvu brauciet. Uz Lietuvu? Šogad. šogad uz Lietuvu jābrauc, jā, visur uzlādes ir pa velti un vēl pie tam ātrās uzlādes. 50 kW uzlādes ir par velti. Secinājums izdarīt paši. Patik vai nē? Muitnieks skatās dusmīgs. Vēlāk informācijā parādīšu aplikācijas, kādas tik mēs dabījām uziņas, lai izmantot pa šitām 3 valstīm, lai uzlādētu mašīnas. Un es vēl nezinu, kas tur to kontu darās. Tur jau kaut kur to naudu paņem, kaut kur atmet atpakaļ, kaut kur kaut kādas mistiskas naudas summas kaut kur staigā, bet nu, gan jau būs labi. Robežā. Kā iebrauc Lietuvā, tā tu ieraugi zīmi. 250 metru uzlādes stacija, nu, vai nav patīkam? Tā ir mūsējā. Pilnīgi patīkam. Jā, tā ir mūsējā, kur mēs jau bijām arī braucot šurp. Jā, un vēl mašīnai vajadzētu vismaz kādu 800 km nobraukumu to bateriju, jo citādāk tās stundas stāvēt gaidīt, kamēr uzlādējās baterija, nu galīgi nav forši. Ja vēl tur blakus būtu ko darīt, kāda lielveikala, kaut kāda drēbu veikala, shopping, tad vēl tā, bet parasti, tā kā šajā gadījumā, jūs redzat, uzlādes stacija atrodas šitādā vietā, tur pat veikala tūmā nav. Fūras un pļavas un viss. Un tad ir jālien te pa caur brikšņiem, te ir benzīntanks, kur arī pa lielam nekā nav. Tā kā tā. Apmēram skaidrs, varam mierīgi filmu beigt, bet mums vēl ir viena diena Lietuvā, varbūt mēs vēl kaut ko parādīsim.